Politiķa cepiens ir no vienas puses ļoti, ļoti foršs formāts, kas ir rezultāts, bet arī sarežģīts. Jo tā kā tu teici, ka politiķi baidās varbūt parādīt savus erudīciju vai neerudīciju, tāpat arī cepiens prasa no politiķa to, lai viņam būtu arī laba humora izjūta un lai viņš arī spētu tā godam sev parādīt. Un ja mēs komiķi, varbūt es zinu, ka Edgars ciemojās pie tevis, viņš varbūt savādāk teiktu, bet mēs tiešām arī uzskatām, ka tā nav politiķa pazemošana viennozīmīgi. Tā ir tāda, tā kā pavilkšana uz zobu šajā formātā, līdz ar to mēs negribam arī aicināt kādu politiķu, kurš, tā kā nespētu iznest šo formātu. Bet ir arī daudz, kas to spētu, bet kuri tomēr nerod sevī to spēku un saka, nē, šeit es tomēr nejūtos, kad es to varētu, tā kā, jā, mēs saņemam nē, pietiekam daudzus nē, un tas ir arī ļoti sarežģīti, kā mēs kompozīciju veidojam tiem, kuri tiks cepināti, jo jābūt dažādu politisko spēku pārstāvībai, absolūti noteikti. Jābūt dzimumu dažādībai, kas ir sarežģīti, jo Saeimā ir pārāk maz sieviešu, līdz ar to tā izvēle ir ierobežotāka. Un tā kā tās kombinācijas, un tad kāds pasaka jā, un tad mēs skatāmies, kas ir pretī, un tad kāds pasaka nē, un tad atkal meklējam ietveros.